Trek MTB maratons kā seriāls pastāv 6 sezonas. Sākotnēji gadā bija 3 posmi, bet pēdējos 2 ir 6. Ar katru reizi aug arī dalībnieku skaits. Lieli un mazi katrs var izvēlēties sev piemērotāko distanci. Sacensības tiek rīkotas tajās vietās, kur ir reljefs, takas un dabas parki, lai ātrie braucēji skatītos spidometrā, bet lēnajiem pavērtos skaists skats un būtu prieks sirdī. Šis ir Trek MTB maratona 6. noslēdzošais šīs sezonas posms. Riteņbraucēji pirms starta un DJs Japāniskā ātruma cilts pārstāvis. Šā brīža kopvērtējuma līderis Raivis Zīmelis. Pirmais jautājums, vai pats paredzēja par to, ka pirms pēdējā posma būs līdera godā? Liels pārsteigums tas nav, jo zinot, kad stipriem konkurentiem atsevišķiem nav trūkst viena posma, tā kā es varēju noturēt to līderu krekli līdz pēdējiem posmam. Principā šajā posmā izšķirsies viss, būs sīva cīņa. Kā pašam likās, vai varēsi pirms sacensību seriāla bija iedomājies par to, kad varētu būt augstajā otrajā vietā pirms pēdējā posma? Nē, galīgi neiedomājos. Es 2 gadus neesmu braucis treku maratonas. Pirms 6. posma kopvērtējuma līderis garajā maratonā Raivis Zīmelis. Aiz viņa Andrejs Ponomarenko un Lauris Purniņš. Vai rezultāts mainīsies? To mēs uzzināsim jau pavisam drīz. Trase smaga, bet interesanta. Ir arī vietas, kur braucot var atpūsties. Šajā posmā galvenais pareizi sadalīt spēku. Daži maratona dalībnieki pat nomaldās, bet tikmēr pa speciāli izveidotu trasi sacenšas bērni. Viņi priecīgi, tai pašā laikā arī bēdīgi. Pavisam drīz ritenis būs jāliek malā. Sāksies skola, bērndārs un ziema. Šajā visā ir arī laba ziņa. Kad nokusīs sniegs, vietās, kur būs noticis Trek MTB maratons, nebūs mēslu, jo šis ir zaļākais maratons Latvijā. Sportisti līdz ņem sporta uzturu. Gan želeju veidā, gan batoniņu veidā. Un, diemžēl, daudzās sacensībās ir tā prakse ļoti slikta, ka izēd savu sporta uzturu un aiz sevis izmet to atkritumu zemē. Mēs šajā ziņā esam, droši vien varam tā teikt un apgalvot, ka mēs esam viszaļākās velo sacensības Latvijā, jo esam veikuši dažādus tādus, darbus. Audzināšanas darbus, lai tas tā būtu. Līdz ar to jau ir nolikumā paredzēti punkti, kur drīkst izmest atkritumus, kur nedrīkst izmest. Pareizāk sakot, tātad nekur jau nedrīkst izmest citur. Tikai pie ēdināšanas punktiem. Kamēr vīri runā par tīrību un kārtību, maratona dalībnieki jau sasnieguši finišu. Trek MTB 6. posma pusmaratonā starp vīriem 3. Armands Mivrenieks, 2. Guntis Šeflers, toties 1. Zigmārs Zučiks, dāmām 3. vietā Iveta Kazaine, 2. Rūta Brakovska, toties 1. Ieva Strēle. Garajā maratonā starp vīriem 3. Lauris Purniņš, 2. Raivis Zīmelis, 1. Dmitrijs Sorokins, dāmām 3. Lija Laizāne, 2. Madara Fūrmane, toties 1. Lelde Ārdava. Vēl joprojām ir intriga. Kurš no visiem būs Trek MTB maratona šīs sezonas kopvērtējuma uzvarētājs? Vai Raivis Zīmelis svinēs uzvaru? Pusmaratonā starp vīriem 3. vietu izcīna Edmonds Labanovskis, 2. Guntis Šeflers, toties 1. Zigmārs Zučiks, dāmām 3. Maija Platace, 2. Rūta Brakovska, 1. Ieva Strēle. Garajā maratonā starp dāmām 3. Ingrīda Šmite, 2. Madara Fūrmane, toties 1. Lelde Ārdava. Vīriem 3. vietu izcīna Lauris Purniņš, 2. Raivis Zīmelis. Ir zināmi visi kopvērtējuma uzvarētāji un es pat neatrodu īstos vārdus pateikt, vai veiksminieks vai neveiksminieks, bet ar dalītām sajūtām pirms šī posma esošais līderis šodien, diemžēl, palicis kopvērtējumā lielē tikai 2. Stāsti pats kādas sajūtas dzimšanas dienā palikt? Nē, dzimšanas dienā labi dāvana. Es jau neko vairāk tur nevarēju cerēt. 2. vieta arī bija mana reāla vieta. Jo par 1. tur bija ļoti, ļoti grūti cīnīties. Toties garajā distancē starp vīriem 1. Matīs Preimanis. Man sezona nebeidzās vēl. Man vēl kādi 2 mēneši jābrauc. Plānoju kā pēc 2-3 nedēļām brauc uz Austrijas pasaules čempionātu krosā. Tur piedalīties, tur vajadzētu labi startēt. Tāpēc trenējos citīgi.
Trek MTB maratona 2012. gada sezona ir aizvadīta. Kādam veiksmīgi, kādam netik ļoti. Organizētāji jau dzīvo ar nākotnes plāniem un iecerēm prātā. Tagad būs laiks apdomāties, saprast, ko uzlabot, pie kā piestrādāt vairāk un kā Trek MTB maratonu padarīt vēl aizraujošāku.